Sveiki visiem mīļajiem, jaukajiem podkāstu vokālistiem, mikrofons sekotājiem un līdzjutējiem. Mēs esam atkal priecīgi būt šeit un atkal ne divatā. Mūsu sērija, kurā mēs komentējam un spriežam diezgan veiksmīgi par pārdziedi mani dalībniekiem. Par šo te šovu, kurš, diemžēl, vairs nav TV ekrānos, bet video gan ir sastopama interneta vidē. Un, tas ir mūsu tāds saldais ēdiens, mazliet padegustēt, kas tad tur ir noticis. Un šonedēļ mēs aplūkosim ļoti interesantu žanru, kas būs opera mūzika. Jā, un kā mēs zinām, arī no pirmās sezonas šis ir gaidītākais raidījums dēļ tā, kā tad šie dalībnieki varēs sevi parādīt, izpildīt, cik elastīgas būs viņu balsis. Un, lai to vērtētu, mēs saprotam, ka mūsu zināšanas būs pa īsu. Tādēļ, kā jau solīts, raidījumos mums pievienojas kāds šī žanra eksperts, un priekš mums tā ir neviena cita kā Viktorija Majore. Čau! Čau! Labrīt, labdien, labvakar! Jā. Kā ir tev skatīties šovos vispār, kad kāds dzieda operu, un it īpaši varbūt ne šī žanra pārstāvis? Es vienmēr domāju, ka šie cilvēki ir ārkārtīgi drosmīgi, jo operas žanrs patiešām nav viegls, un es domāju, jūs abas divi saprotat un zinat, par ko es runāju. Un patiesībā, es domāju, liels bonus punkts par to, ka ir šī drosme, bet man būs daudz vairāk vēl ko teikt par šo tēmu, tā kā es domāju, ka... Viktorija, tu neviesojies mūsu podkāstā pirmo reizi, tu esi sastopama pirmās sezonas epizodē, un varbūt tiem, kuri skatās un redz, Viktorija, akadēmiskā mūzika, kas tur kopīgs, varbūt tu vari 3 vārdos ieskicēt par savu tādu muzikālo ikdienu, ar ko tu nodarbojies. Esmu dziedātāja, es esmu soprāns, es esmu klasiskās mūzikas dziedātāja, un es esmu arī vokālais pedagogs. Tā ir sanācis, gan mans uzmanības loks šī gadījumā ir vairāk uz amatieru koru dziedātājiem, bet tieši uz koru dziedātājiem, bet man ir arī par šādam tādam topošajiem profesionālim vai esošajiem profesionālim, kā tur katrs sevi tā kā liek plauktiņām. Protams, ka tas darbības lauks ir konkrēti tieši par klasisko vokālu. Bet tas nav viss. Ja mēs runājam par kompetencēm, tad pavisam svaigi es varu teikt, ka esmu pirmā un pagaidām vienīgā dziedātāja Latvijā, kurai ir profesionālais doktora grāds. Iespaidīgi. Katrā ziņā, iespaidīgi. Jā, es ar to drusiņi arī tā kā lepojos, jo darbs tika izdarīts milzīgs, un tas fokus gan varbūt nav tik ļoti uz klasisko dziedāšanu kā uz laikmetīgo mūziku, bet no klasiskā viedokļa. Un manā uzmanības lokā bija konkrētas paplašinātas vokālās tehnikas. Tas nozīmē, tas ir viss, ko jūs dzirdat ārpus klasiska vokāla. Tas ir čuksti, kliedzieni, vaidi vai, piemēram, špregezangs, tas jau tā dziedruna un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es pie vienu izmantošu iespēju izreklamēt viktorijamajor.com, kur šis darbs pilnā mērā. Šis darbs ir pilnā mērā pieejams, un tur ir arī dažas manas kompozīcijas, jo man likās, kā tad es tagad rakstīšu un citiem mācīšu dziedāt, jo daļa man pētījuma tieši metodiskais materiāls par to, kā dziedāt šīs tehnikas, kā izpildīt šīs tehnikas. Tad es nolēmu, ka man ir arī jāsakomponē vokalīzes, kur katrā vokalīzē ir arī pa gabaliņam no konkrētās vokālās tehnikas, vai vairākas. Līdz ar to cilvēkiem ir pieejama ne tikai šī teorētiskā daļa, metodiskā daļa, bet arī faktisks, reāls piemērs, kā tas ir, kā tas izklausās. Turklāt cilvēki var dabūt arī pavadījumu tur un dzirdēt pašu pavirši, bet es neiebraukšu vairs sīkāk. Diezgan progresīvi. Cik ilgā laikā šis 3,5 gadi. 3,5 gadi, un es patiesībā visiem novēlu rakt šeit, jo tas ir tāds ļoti labs, teiksim tā, vide ļoti laba, kur tu vari rakt un pētīt un darīt. Pie mums Latvijā, tu domā? Pie mums Latvijā, jā, jo šī doktorantūras programma ir apvienota, tur ir gan mākslas akadēmijas studenti, gan kultūras akadēmijas studenti, bet ir forši, ka mēs varam arī kaut ko galu galā izpētīt arī šeit Latvijā, un es pieļauju, ka arī jūsu meitenes sfērā ir ko rakt un ir ko pētīt. Galvenais ir atrast to fokusu. Kas ir tas, kas tevi interesē? Jo, ja tevi interesēs, tad tu to izdarīsi. Raksti, tad arī būs motivācija rakst. Exactly, jo, kā tā dzīve sastāv tieši tā, es neesmu tikai dziedātājs, neesmu tikai vokālais pedagogs, es arī ierunāju filmas un seriāls, un balss faktiski ir mans instruments. Bet jā, manā dzīves konkrētajā lokā ir tieši klasiskais vokāls, klasiskā dziedāšana, un tas ir tas mans jāiem zirdziņi. Tad mēs esam noteikti trāpījuši arī tevi uz īsto raidījumu.
Pirms mēs tūlīt arī sākam, kas ir tas, ko tu vērtēsi? Jo mums ir mūsu klasiskie parametri, mēs vērtējam dziesmas atbilstību spējām, mums ir vokālā tehnika un arī interpretācija. Vai tas atšķiras no ierasta oriģinālā, cik liels ir personīgais ieguldījums priekšnesumā. Varbūt tu no tādas sava skatu punkta, tādas profesionālās acis un kas būs tas, ko tu vērtēsi īpaši, jau droši vien ņemot vairāk, ka šie nebūs profesionāli operas dziedātāji. Es gribu zināt galvenokārt, kā katrs no šiem dziedātājiem, kurus saprotu, viņi ir tomēr more or less sevi kaut kādā veidā pierādījuši jau uz skatuves, uz tādas vai šitādas, bet kā viņi attiecas pret šo operas žanru? Cik nopietni? Vispār kāda ir attieksme? Jo tas bija pirmais, jo man tīri intereses vadīt šo skatījos un pētīju, kas tad te tiks izcelts? Skaidrs, ka tā nebūs tehnika. Un būtu ļoti traki patiesībā viņas un nežēlīgi drusciņi arī vērtēt no tehnikas viedokļa, jo nevar salīdzināt Jāni Apeini, kuram ir cik gadu pieredze uz operas skatos, un, piemēram, cilvēku, kurš operu varbūt ir dzirdējis tikai. Pirmo nedēļu apgūst. Un varbūt dzirdējis. Un varbūt dzirdējis. Tikai dušā mēģinājis. Jā. Lai gan, zin kā, un es pieļauju, ka laiks arī sagatavot šos skaņdarbus viņiem bija ļoti neliels. Līdz ar to nedēļa, 2, es nezinu, cik viņas ilgi. Zināt, ko nozīmē dziedāt? Dziedāšana ir profesionāls sports. Protams, muskuļi. Tieši tā, muskuļi. Un cik ātrā laikā mēs tos muskuļus varam sakačāt? Es citu akadēmijā mācījos C blokā, man bija akadēmiskā dziedāšana pie Airas Rūrāns, un es, man liekas, tikai 10. pēdējā reizē, kas man bija dota, es sāku dzirdēt, ka kaut kas man tā kā atvarās, bet tā bija 10. reize, un viss jau beidzās, un es pat netiku es pat nenodzirdēju dziesmu līdz galam, cik tas bija grūti. Es pēc tam klausos, es sev filmēju, māte, zeme atveries. Tā tiešām ir. Ne tikai 10 nodarbības. Arī es pirms džeza žanra dziedāju vairāk tā kā akadēmisko mūziku. Un tur mēs iepazināmies ar Viktorijas teiksemenes. Un patiesībā sakot, lai arī cik ilgus gadus es dziedāju, man liekas, ka tikai tie pēdējā gadā es sāku nojaust, par ko ir stāsts. Tā kā tas ir tāds ilgs dzīves maratons, Tieši vai ne, šajā lietām. Bet es domāju, ka nevelti mēs sākam uz labas nots. Jā, jo mūsu pirmais apskates un dzirdes objekts ir tieši operas dziedātājs, ko Viktorija minēja, tas ir Jānis Apeinis. Klausāmies. Un viņa repertuārā, viņa izpildījumā būs Toska. Kaut kāds gaidīts segments no Jāņa šī ārijas? Šī ārija ir viena no tām ārijām, kas vispār radīja man vaiprātīgu mīlestību uz operu. Tiesa, es viņu pirmoreiz dzirdēju cita dziedātāja, itāļu dziedātāja interpretācijā, un tā interpretācija toreiz bija tā kā jau filmā. Faktiski no filmas jau tika ņemts. Un šī ir vienīgā ārija, kura tieši klasiskajā operas žanrā ņemot, man ir izraisījusi burtiski matus stāvus. Ja mēs zinām, ja mēs iedziļināmies paši šīs ārijas vispār būtībā, tad šis ir brīdis, kurā Skarpija izdzied savus ļaunos nodomus attiecībā uz Tosku, respektīvi viņš viņu grib pavadināt, viņš grib izmantot, pēc tam izmest kā tādu vispār nekam nevajadzīgu atkritumu. Attiecīgi Skarpijas tēls šeit ir ārprātīgi, kā raksturs svarīgs, viņš ir ļoti šeit ļauns, un tā pašā laikā Pučīni izspēlē. Es teiktu pat vēl ļaunāk, jo Pučīni izspēlē šeit ļoti interesantu motīvu. Jūs dzirdējat, ka ērģelis viņš atrodas baznīcā. Aizmugurē. Un šīs ainas beigās ir paredzēts, ka viņš krīt ceļos un lūdz Dievu. Un tad saliekat šos ļaunos nodomus kopā, kas iet vienkārši caur kauliem šī tēla. Tagad jau stāstot, jau ir tāda. Vai ne uzreiz sajūta tāda? Exactly. Un vēl iedomājieties, ka šī opera oriģinālā ir paredzēta atskaņot ārā, respektīvi arēnā. Un finālā šai ārijai ir lielgabali. Apjoms, kas vispār, kad tu tā padomā, kas tur darās. Tur pie tam nav tikai parastais kors, tur arī zēnu kors piedalās šajā. Kas attiec uz šo konkrēto ierakstu, es teiktu tā, pirmkārt dziedātājiem ir ļoti grūti šeit, tāpēc, ka ir fonogramma. Es pati esmu arī dziedājis dažus operas gabalus, kuros ir arī orķestra fonogrammas pieejams, bet tu vari tikai iedziedāt šīs lietas, bet, piemēram, šeit orķestris iet uz priekšu. Viņš nezina, kurā brīdī viņam nav diriģenti šeit,
un tā pašā laikā viņš nav pieredzes. Sanāk, tev ir jāsakaļ kaut kāds pavadījums. Jāskaita, vai ne? Tev ir jāskaita, tev vienkārši jāiedzied, viņš tik labi. Tu Whitney ka Houston zini. arī skaita, bet neiet skaita. Tāpat to bungu. Jā, Es pieļauju, ka arī jums ir fonogramma pilnīgi citādi. Jā, Dziedāt jā, nekā tad, pilnīgi. kad tev ir dzīvais. Tikai Jā, dzīvais, tikai exactly. dzīvais. Jā. Šitas ir tas pats, tā pašā laikā skaņa nebija slikta. Man liekas, ka viņa šeit ir pietiekoši pieklājīga, bet, Jāņa balss vienkārši ir... Godīgi sakot, ar šo stāstu es skatos šobrīd uz viņu un es ticu visam. Jā, tam. Jā, jo viņš ir brīnišķīgs aktieris arī. Tas esam Tās acīm. acis. Šitā vieta man vienkārši... Un arī atcerieties, viņam te nav īsti baigi daudz ko darīt. Ja? Viņš ir faktiski viņš ir visu sevi baznīcā. iznes. Viņam faktiski visai tiem cilvēkiem, tai kori, tai masai, viņi iet garām. Viņi tur viss tur notiek. Šeit, man liekas, vispār lieki komentāri par Absolūti. vai ne? Mēs Absolūti. baudam un priecājamies par šādu sākumu. Redzi, arī nokavēja pašu, ja teiksim, to atrisinājumu tonikas. Bet tas ir absolūti saprotami. Jā, tas ir piedodami. Šeit tas ir absolūti piedodami. Pilnīgi noteikti. Ne tev diriģents, ne tev kāds gaidīs. Paskatieties uz viņu lūpām, paskatieties, kā viņš veido vokālu. Vienmēr ir Tāds šis uz priekšu, priekšu izteikts, jā. Tas ir absolūti. Visi šie te muskulīši, viss ir vaļā. Jā, jo opera dziedātājs vokālu veidot šādi. Šajā brīdī viņam vajadzēja nokrist ceļos. Tādēļ būtu viss, paldies, es Bet man paklānos. liekas, ka varbūt viņam ir pateicis nekrīt ceļos, jo tad tu, pazudīsi tajā, varbūt. vizuālajā. Protams, šeit ir drīzāk Jesus Christ superstar. Jā, interesanti par tām lūpām, jo lūpas varbūt nav tik daudz manāmas, teiksim, vieglākos žanros. Ko tas dod tā kā tieši to? Viņš dod, redzi, tas ir kā pūšam instruments, esat redzējuši, klarnetītē bišķiņi ir uz priekšu, taurē, trompetēm, jā. viņiem visiem ir šis tikai uz āru. Un tas pats arī sievietēm, ne tikai vīriešiem. Vispār, jebkuram viņš vienmēr būs Būs šāds. Ja? bet Tāpēc, ka redzi, viņš dievs. pirmkārt uzreiz tu kontrolē žokli, tu kontrolē šo muskultu, šitan ir tāds muskulīts māsetērs, tā sauktais košļāšanas muskulis, kur mēs faktiski iestiepjam. Jā, tad Mērķis neatgriezt ir nevienu dabūt. Mēs pretēji, mēs te džezā un popā tik uz priekšu. Bet jums ir pilnīgi cita vieta, no kurienes tas jā, viss tas nāk. tik Ja? interesanti. Jo šeit opera dziedāšanā mēs izmantojam pilnīgi visus reģistrus. Mums ir krūšu reģistrs, mums ir miksti, mums ir galva. Tas ir ģekiem interesanti, bija jo tikai, šķiet, ka tas viss Tu esi- tomēr vairāk vai mazāk no viena tā. Jā, tomēr punkta. teorēti, tas, ko tu dzirdi, tur ir tā burvība. Sāls, Tev jā. liekas, ka viņa tur tikai pa vienu. Jā. Un Beigās. īstenībā ne, tas ir viss instruments, faktiski visi, es teiktu šeit, ja. No absolūti apakšējiem izelpas muskuļiem, tātad abdominālā visa muskultūra, kas organizē gaisa padevi caur saitēm, jo visa pamatā, un es zinu, ka arī jūsu stili, jūsu žanra mūzikā, arī jūs dziedat ar gaisu, kas plūst caur saitēm. Jā, viņu var organizēt dažādi, jā, var saites kaut kādā veidā, tur var Saslēgt teiksim, vairāk, muskuļiem mazāk, darboties, vairāk runāt, bet fizioloģija, ja mēs izējam no fizioloģijas, un opera dziedāšana ir iespējama tikai tad, ja viņa ir laba opera dziedāšana, ja tas ir pamatojoties uz labu un pareizu fizioloģisko darbību, tas nozīmē, ka gaiss plūst visu laiku cauri. Tas ir interesanti, ka tu stāsti par tiem reģistriem, jo mēs jau, piemēram, dzirdam, kad ir krūšu reģistrs, tad ir galvas Mums ir reģistrs, tāds tad tas izteiktāks. Jā, jūs viņus Izteikāk var pārslēdzat. just- Jā. Bet Mēs jūs viņu blendojat, līdzinām. Exactly. jā. Mēs viņu visu laiku izlīdzinām. Mums ir apakšējās notīs, nekad viņas nebūs tīrajā krūšu Jā, jā, reģistrā. Skaidra lieta, Jā, jā. suitas sievas, kas man visvienmēr ir lielākais salīdzinājums. Ja? Tā pašā laikā galvas reģistrā, ja? Mēs nevaram iet ar visu augšā. Tikko jūs dzirdat, ka ir kaut kas, kur? Kur tā Aļo. skaņa rezonēs, Jau jā. vienmēr būs viņš Aļo. šāds. Aļo, jā. Aļo, tieši tā, jā. Nu, tad es saprotu, mums ir tāds brīnišķīgs sākums, ir Jāna Jā. apēna. Es domāju, Vau. mēs nevērtēsim ne atbilstību, ne vokālu tehniku. Neklausāmies vairs neko. Jā, varam beigt raidījumu. Paldies. Nu, mums ir jāiet Mums ir tālāk, jāiet un tālāk. nākamā dziesma ir Time to Say Goodbye ar Emīlijas izpildījumu. Es saprotu, kurš ir licis programmu, kurā no visiem dziedātājiem pa lielam tikai 3 gabali ir opera. Un kāpēc tas tā tiek darīts? Okay, daļēji es saprotu, tas ir šovs, un tas ir, droši vien vairāk skatītāji. Kāpēc šis neskaitās? Pieņemsim. No Andrejā Bačelī viņš ir estrādes dziedātājs opera mūzikā. Viņš sāka kā opera dziedātājs. Viņš ir tiešais Nu jā, man arī viņš Pavarotti asociējas ar vairāk ar skolnieks. tādu. Pavarotti viņu ieraudzīja Barčikā un pateica, jau vecīt, tev ir talants, nāc Wow. pie kā viņš ar visu to, ka viņš ir neredzīgs, viņš ir nospēlējis izrādes. Nospēlē. Neredzīgs cilvēks ir nospēlējis reāli fizisks izrādes, ka viņš bija jaunāks.
tagad, cik es zinu, viņš vairs nedzied, mazāk dzied, bet mazāk Olimpiskajās parādās. spēlēs dziedāja? Come on, ja? Es atvainojos arī šitā kanādiešu dziedātāja, tomēr, kad pagājuši gadu vai kad Selīna taču arī saņēmās un nodziedāja par spīti savai smagajai slimībai, ja? Bet tagad jautājums par pašu dziesmu. Ir atsevišķs, unikāls viens skaņdarbs. Akadēmisks skaņdarbs, kas, Zini, kad man bija sajūta? Tur ir orķestris skaitās. Mīļie, bet tad nosauciet to par klasisko mūziku, kas vairāk atbilst, teiksim, šim te uzstādījumam par konkrēto žanru. Neņemiet operu. Tad kāpēc jaukt, ja? Jā, tas, man liekas, arī jaut prāt cilvēkiem, ka viņam uzreiz visiem šī tieši liekas tāda absolūta patiesība, ka tā ir opera. Kā viņa augšu dzied? Jā, viņa neieliek. Viņa neliek viņu vairs savā mikstā, jo viņa dzied tikai mikstā. Un tas šitā nav opera dziedāšana. Pie tām redzi, kā viņa? Jā. Tas ir pilnīgi cits stils. Ja? Es nezinu, pie kā viņa mācījās un pie kā viņa trenējās šo darīt, bet... Šeit mēs atkal varam runāt droši vien šova ietvaros, tā ir interpretācija, vai tas bija noteikums visiem, teiksim, dziedāsim operas manierē vai tam līdzīgi, vai atkal tev ir operiska dziesma, kas pieprasa akadēmisku pieeju, bet tev ir tā vaļa tavai interpretācijai, cik tu esi spējīgs, ko tu vari izdarīt. Es šeit nedzirdu operu nekur, jo viņas gadījumā, ja viņa tiešām censtos dziedāt operiski, tad tas viņai pirmkārt neskanētu. Meitenes, vienalga, kurā žanrā jūs dziedat, jūs pamēģināt nodziedāt bez mikrofona. Ar pilnu rezonanci, jā. Pamēģināt, viņai noņemt mikrofonu. Vai viņi piepilda telpu vai nē, jā. Šī skaņa, tas, ko viņi dara, tas ir paredzēts miķiņu. Tur nevari citādāk. Tas, kad viņi uzdzied tur augšu, viņai pēkšņi nekas neskan vairs, bet tas ir tas, kā viņai vajadzētu sākt. Jā, respektīvi, šeit mēs nevaram otra gala tā kā. Šita vispār nav nekāda opera. Ne tuvu. Zini, kas vēl te forši? Viņai ir attieksme. Nopietna. Ok, mums ir time to say goodbye. Es atnācu, smuki nodziedāt. Jā, es nevaru citādāk. Es varu šādi, pieņemiet, kā ir. Visu cieņu. Kas ir laba attieksme. Nav tāds, nav tā. Pasaka, viņai nav. Reku viņai ir tā operas manija. Vienkārši viņa augšā nevar nodziedāt tajā režīmā, kā viņa dzied. Īpaši, ja viņa miksē ar savu parasto un pēc tam. Ja viņa visu mēģinātu dabūt galvā, tas jau būtu cits. Ja mēs vērtējam par šīs dziesmas atbilstību Emīlijas vokālajām spējām. Es domāju, ka bija labi, lai gan tā nav opera. Bet es, kad sāku mācīties, man pirmā bija Kāro Jā, tā ir klasika, jā. Un tad es domāju, ja man kādreiz liks, tad es šito mēģinātu tā trenēties. Tā kā sākt ar kādu super pamatiņu. Kur tu kontrolē to situāciju, Jo tomēr vokālistam jau ir tas lielais uzdevums sevi izaicināt. Tieši tā. Un man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka tu pagaršo arī bišķiņ to žanrus un stilistikas un tehnikas arī citas. Un es ieteiktu sākt ar seno mūziku, ar baroku kaut vai. Ja ne vēl sen, Monteverdi, meitenes, tur neviens jums neprasa, ne vibrāto, ne baigās telpas, tur nav Puccini, Verdi un klasiķi, ja? Sākt ar itāļu, kaut kādu vecitāļu skaņdarbu, teiksim, to viņi gan varētu. Tas gan vairs nav tik populāri un nezinu, vai atbilst šova idejai, ja? Bet, bet šis, ja mēs abstrahējamies no idejas, ka tā ir opera, tad es domāju, ka viņi galā. Mēs tālāk Raimonda Vazdika, dziedošā aktrise ar dziesmu Funikola. Jā, ar dziesmu. Par Ārī grūti laikam nosaukt. Nebūs Ārī, nebūs. Un te sākas tas, kas man kopumā par šo konkrēto visu raidījuma ierakstu drusciņi radīja nepārāk labas sajūtas. Tāds neliels nihilisms pret žanru, pret vispār klasisko mūziku kā tādu. Aktieru uzdevums brīnišķīgi. Korus. Ja viņi pirmajās divās versijās pildīja kora uzdevumu, respektīvi, kā koris ir kā saturs, ja, tātad dziesmai, kas pastiprina kaut kādas emocijas, kas rada kaut kādas krāsas, ja, tātad orķestris. Šeit jau koris pilda tādu jau kaut kāds humors un tāds, ja, saproti,
Šovam tas der, bet tā attieksme, kad mēs te tagad Oktoberfests, saprot? Starp cik lielāks Oktoberfests, manuprāt, bija senajos koru karos, kad Tirkijas kors ar Žoržu Šiksnu priekšplānā tieši šo dziesmu dziedāja. Un tur pat tas šovs pat bija vēl spilgtāks. Bet tie ir koru kari, vai ne? Nu, tie ir koru koru kari, karis. un tur īsti, Nu, man tur ir- liekas, tādi jā, tur ir- noteikumi. Nu, tur viss ir, tu vienkārši dari tiešām Nu, šova jā, dēļ. jā, Kā skaistāk, kā foršāk. Nu, es domāju, ka Raimonda būtu noteikti labāka tādā, varbūt klasiskākā dziesmā, ja es tā drīkstu teikt. Varbūt pat kaut kādā vienkāršākā operas ārijā, vai tiešām es pašās, tas, ko es jau minēju, nu pat par vecitāļu ārijā, vai par seno mūziku. Ja? Nu, piemēram, itāļu izruna. Urro! Nu, nekad. Un, Ir starp citu, dubultie, runājot par ja? valodām, nu, ir jau tā, ka jūs specializējaties reiz Nu, bet- konkrētajā valodā, fonētikā. Protams, tas ir pirmais likums, un atkal tas arī nenotiek vienas nedēļas laikā. Tomēr mācies 3-4 gadus itāļu, franču, vācu valodas fonētiku, tur ir noteikumi. Kāpēc ir kaut kas, ja? Un no vienas puses es saprotu teksts un viss, ja? Funikuli, funikulā. Funikuli, funikulā, Cietie L, jā. latviešu, itāļu valoda, ja? Es saprotu, es tiešām no cilvēciskā viedokļa saprotu, tas nav iespējams nedēļas laikā, un arī šeit mēs nemaz neprasīsim, ja? Jo galu galā Raimonda šķiet ir arī dāma cienījumos gados, ja tā drīkst teikt, un mēs zinām, kā darbojas muskuļi, un jo vairāk mums ir gadi, jo mazāk elastīgi šie muskuļi paliek, līdz ar to prasīt no Raimondas, ka viņu tagad vajag operas vokāls. Nē, nekādā gadījumā. Kāds ir tas jā. vecums, tāds slieksnis, 40 gadi, es teiktu. Mēs runājam šobrīd par pirmo momentu, kad mēs sākam mācīties operu. Ja? Tātad, ja pie manis atnāks studenti, kas ir jau ap 40, 39, 40, 41 atkarībā atkal no katra individa, īpatnībām, pieredzi un tā tālāk, bet viņi saka, tā, tu zini, es tagad gribu operā. Ja? Visa mūsu kultūra meitenes, kas mums šeit darbojās, visi muskulīši mazie, kas atbild par balsenes celšanu uz augšu, balsenes nolaišanu. Jā, tātad visa muskultūra, viss šis tie iestiepieni, tātad augstlejas celšana, tātad visi muskuļi. Jo vairāk mums ir gadu, jo mazāk šie muskulīši paliek atsaucīgi. Ja tu to sāc mācīties tikai 40 plus gados, nu, kaut ko jau mēs tur izdarīsim. Jā, bet atkal, ja tu esi sācis jau pirms tam, tādi pēc tam uzturēt šie muskuļi strādā, tas ir kā, tu profesionāls sports, ja tu nodarbojies profesionālu sportu no cik gadiem, tad tu tomēr to mācies. Kā riteni, tu iemācies braukt, tu brauc, ja, un tu var palikt tikai labāks. Ja. Es ielecu pēdējā vilcienā. Man jau kādu laiku nav 16, ja, bet es izdarīju to, ko es gribēju. Ja, bet es apzinos arī, ka tas arī kaut kādā mērā bija gan veiksmes stāsts, gan arī kaut kāds, tā bija laikam paredzēts, ka viss notika tā, kā tam bija jānotiek, un es vēl zinu, es vēl dziedāšu, gadus 8, varbūt 10, varbūt, ja man paveiksies, ja. Es nevaru funikuli nosaukt vispār par tuvu klasiskai. Tikai tāpēc, ka ir orķestris, tāra, ja violīts kaut ko spēlē, ja tur tas saku, tāda sajūta, ka dziesmas ir izvēlētas un darbi ir izvēlēti, tāpēc, ka tur ir orķestris, bet, atvainojiet, tās aranžīs, tas var būt visādas, ja, nav tikai. Protams. Jā, bet ne, ok. Jā. O Sole Mio, Rolands Če, repa mākslinieks izpildījis. Sole Mio ir ļoti iecienīts darbs, ko dzied ļoti daudzi klasiskās mūzikas interpreti, tā skaitā dziedātājas. Un šeit man ir pārsteigums par to, ka hip-hopa mākslinieks izrādās arī prot dziedāt. Noturēt vismaz Vispār kādu, vai ne? toni noturēt uz elpas, ka, Jā, jo, teikšu godīgi, es neesmu hip-hop cienītāji vispār necik. Manā uztverē hip-hops nav mūzika. Tā ir ritmiska rīmju un dzējas skaitīšana mūzikas pavadībā. Bet, ja kāds reperis sāk dziedāt, piemēram, tas Lai viņš atnāk pie manis. Vai tā ir dziedāšana? Saprotu, es izaicinu publiku un daudziem nepatiks tas, ko es saku, jā, jo es patiešām uzskatu, ka hip-hops vispār, ja mēs skatāmies vēsturis, kā viņš ir veidojies, vai šie cilvēki, kas skaita rīmes un dzēju, vai viņi vispār saprot hip-hop izcelsmi, kāpēc viņš radās? Saksim kaut vai ar to. Bet labi, katrs mēs darām, katram savu. Mēs pie Rolanda Un varētu. šeit cilvēks vārdā Rolands, kā viņam ir uzvārds? Rolands Če. Tas skatums vārds. Skatos, ok. Ar runāt sakot, cilvēks dzied, bet es arī teikšu, šeit ir tāda, es arī visiem baigi rādu, kā es dziedu, jo
Es varu savai studentē paprasīt, paķēmojies, kā tu dziedātu, ja tu dziedātu. Pēc, ka tā mēs to it kā ākstīšanos atrodam pareizos. Bet, ja tu runāji par, piemēram, par tām lūpām, ka kāds viņam ir pastāstījis par tām lūpām, un tad viņš arī par viņām atcerās, un tad viņš atkal paņem viņas atpakaļ, un viņam ir ļoti glīta balss. Viņam ir tembrs ļoti labs, un patiesībā es viņam ļoti novēlētu aiziet pie vokālā pedagoga un vienkārši savest kārtībā tik elementārs lietas kā elpu. Jo arī tajos īsajos brīžos, ko tu man minēji, ka viņi tur bišķiņi iedzied, viņi būs tikai ieguvēji. Ja viņi paši reāli varēs tās toņus noturēt, viņi varēs sapratīs, kā tas vispār darbojas un kā tas vispār viss notiek. Ja? Jo atcerieties, lūdzu, nezināt nav slikti. Nemācēt nav slikti, bet ja jūs ķeraties kaut kam klāt, nepažēlo to naudiņu. Mums vēl ir salīdzinoši normālas cenas vokāliem pedagogiem, ja nerunāsim par Eiropu vai vispār kaut kādas ārzemes, kur tiešām šis pakalpojums ir vājprāta summās, mērāms. Tie, kas grib dziedāt un kas grib saprast, investējiet to laiku, tās finanses, jo šeit pilnīgi var dzirdēt, cilvēkiem ir kolosāls balss materiāls. Tie var ļoti daudz ko izdarīt. Un kāpēc gan viņš nevarētu tiešām būt viens no pirmajiem, kas kaut ko reāli arī izdara kvalitātes ziņā, lai tam tiešām ir kaut kāds segums, lai ir nevis brēcošs stīnis un kliedošs un iesmejošs tādi. Jo pierādījums jau ir arī tam, ka, ja mēs salīdzinām viņu šova pirmajā nedēļā un pēdējā raidījumā, tad arī es varētu teikt, ka divi dažādi cilvēki. Ļoti liela izaugsme arī šo mēnesi, 2 mēnešus, raidījums gāja. Dzirdama izaugsme, intonatīvi un tā kā... Tas nozīmē, ka viņam ir visas iespējas. Ja vienīgais, ko es palūgtu, drusciņu to attieksmi pamainīt. Nolas, vai tu tēlo un āksties, vai tu pat tiešām jo, teiksim, tur būs arī piemērs, kur cilvēki iedziļinās. Un tas ir tas, kam vajadzētu, kā es to redzētu. Labi, mēs turpinam ar vēl kādu šī šova līderi. Tas ir Alfs Eilans, un viņš ir sagatavojis dziesmu Ave Marija. Tiešām meitenes dziesmu. Un kas tas ir? Es domāju, ka viņš ir sagatavojis to, ko viņš tur rokās. Performanci. Jā. Šī performance, diemžēl, nav par dziedāšanu. Šī performance ir par derībām. Tev liekas, ka te ir totāla kariķēšana? Vai... Absolūti. Jo, manuprāt, mēs zinām Ralfa balss materiālu, es domāju, viņam falsets ir ļoti izkopts un skanīgs. Un tas, ko viņš dara, tas ir tīri labi. Tas, kas tur skan, tas nav slikti. Noteikti viņš nav izpētījis izrunu. Šī ir, es teiktu, pasaulē slavenākā mūzika, Ave Marija. Ko vispār, man liekas, zina jebkurš, kurš varbūt pat nav bijis nereiz operā, bet viņš ir šo gabalu kaut kur dzirdējis. Vai vismaz vārdu salikumu. Vai vismaz vārdu salikumu. Šeit tā. Nav šādas notas, ja mēs nedzirdam. Labi. Jo mēs iepriekšējos stilus vērtējam, kā tur izmainīta melodija vai kā. Laikam klasiskajā mūzikā mēs to nedaram. Pastāst, kādēļ tas ir slikts piemērs, ka kāds kaut ko izmaina akadēmiskajā mūzikā. Improvizācija. Vai interpretācija, nošu izmaiņas ārijās. Mēs esam stingri, piešūti pie šīs komponista vēlmes un pie laikmeta galu galā, kurā mēs atrodamies. Un netens pareiķiniet, cik 100 gadu atpakaļ piedzima Johans Sebastians Bachs. Tieši tāpēc tik grūts un tik ļoti ikonisks, es pat gribētu teikt, ka tur nedrīkst būt šāds. Mēs sadarējām, ka es nenodziedāšu. Protams, ka tu nodziedāsi. Es iztēlamies tagad par klasisku 5 soprānu koncertu. Tagad iznāk tas soprāns, ir klavieru pavadīt, un viņi skaisti stāv un dzied. Par kādu šovu mēs runājam? Mums nav šovu, mums ir stāsts, ko mēs tur nodziedam. Mums ir vārdi, mums ir mīnings, mums ir notis, mums ir mūsu interpretācija. Tas ir tas, ar ko mēs varam strādāt. Es nevaru iedomāties, ka es iznāktu ar Ave Marijas dziesmu un tagad sāku taisīt šovu. Par ko viņš tur dzied? Viņš zina? Kas ir par derībām. Kas ir Ave Marija? Tieši tā. Un šiten stāsts, kur ir iepīts piedošana, absolūti nekristīgās vērtības. Un es to nesaku kā kristietis, es to saku kā cilvēks, kas saprot, par ko ir dziesma. Un derības pret himnu svētajai dievmātei nebūs. Un patiešām neviens Latvijas televīzijā nevarēja to pateikt.
Ja es kā kristietis to skatos, tas izpļāviens dvēselē. Nu, jā. Ja es uz to skatos kā klasiskās mūzikas interprets, man nav skaidrs, kāpēc ir šāds. Bet Ja? ko mēs tādā gadījumā varētu, piemēram, ieteikt, tad, piemēram, būtu labāk dziedāt citu dziesmu, kurā nav varbūt kristīgs raksturs, vai tur ir kaut kāds neitrālāks Pilnīgi stāsts, Zini, piemēram. ko viņš varēja? Viņš varēja paņemt galu galā kastrāti savā laikā. Tā bija vienkārši populārā mūzika tajā laikā. Un ir tik daudz skaņdarbu no klasiskās mūzikas, ko var izdarīt kastrāti. Viņam ir superīgs falsets. Jā, Ralf, tev ir superīga balss. Nu, kāpēc ir jāizķēmo šādas Kastrāts ir lietas? sanāk vēl augstāks par kontratenoru? Ja kastrāts Viņš ir ir tāds- faktiski cilvēks, kuram ir Nav bijis balss likvidēti dzimuma orgāni, Jā, respektīvi sēklinieki. bet līdz ar to viņš ir ļoti Līdz ar to augstu viņam varošs. neattīstās tie hormoni, kas attīstās dzimuma hormoni. Pārsvarā tie, kas nosaka šo te balss maiņu, jā, tad viņam viņi neattīstās un Jā. viņa balss paliek konkrēti zēna. Ir viens reāls piemērs YouTube, es pēc tam parādīšu jums linkā, kur tiešām var reāli dzirdēt ierakstītu pēdējo dzīvo kastrātu, kas jebkad bijis. Viņš ļoti, ļoti īpatnēji. Un dzied. cik Starp citu- sens Kaut vai, tas ir? Starp citu, viņš dzied šo pašu Kurš dzied to dziesmu. kaķu duetu? To Rosīnī? Daudz Jā, dzied. tur tāds. Jā. Bet to dzied meitenes, man liekas. Tikai Nezinu. viņa nedrīkst dziedāt. Zēna balsis ir. Nē, es vienkārši jautājums bija par to, ko mēs Ralfam varētu ieteikt. Nu, manuprāt, ja viņš No būtu kaut ko no paņēmis tā kaut ko no kas, tad pie tam segmenta. uztaisījis teātri. Tur taču ir opera, taču ir teātris. Dosimies tālāk, vai ne? Mēs Dosimies turpinām, tālāk. nu jau gan tad ar operas Varam jau par āriju Nu, saukt. tad beidzot. Alise Kaima, nakts karalienes ārija. Nu, re, kur ir? Te ir skats, operas, Drāma. ikonis, drāma. Pie tā Alisa brīnišķīgi tiek galā. Nu, paklausieties. Skan bet brīnišķīgi. viņa tieši tā, un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un man, starp citu, klausoties šo, uzreiz ir jautājums, viņa tiešām nav mācījusies. Būtu interesanti Kas šķiet, ka patiesībā viņai Alisei. tomēr tās saknes kaut kur ir ka tas nav iespējams to apgūt Bet tu tādā dzirdi? līmenī. Nu, Tā, rezonē, piemēram, bija rezonē. ar Aju un Reju iepriekšējā šova Un sezonā. arī viņi gāja trenēties. Jā, gāja Cik trenēties. ilgi? Jā, Viņa kādu laiku gāja. Nu, Viņa kaut taču pat kādus operas mēnešus. svētkos nodziedāja. jā. Tas bija pēc šova. Jā, jā. Okay. Bet Šī šī ir slavena cilvēks, arī, jā. šī ir ļoti slavena, ļoti grūti, protams, viņa ir transponēta. Transponēta. Kā ar šo vispār klasiskā Šis ir pasauli? pieļaujams. Ir pieļaujams, jā? Noteikti. Jā, mēs nepaspējām tur par to interpretēšanas sadaļu vēl parunāt, jā, bet klasiskā mūzika izceļas ar to, ka mums viss ir rakstīts notīs. It īpaši ir pat izteikti komponisti, kurus vispār tu nekad nevari. Tu pat nevari lieku portamento vai kaut kādu nobraucienu uztaisīt. Tas, kur drīkst, kur parādās šis interpretācijas moments, ir baroks. Da Capo stilārijas, kurš, starp citu, Sonora Vaica arī šajā raidījumā dzied. Viņa ir Da Capo stilārija, kurš savā laikā dziedātāji parādīja savas spējas. Caur visiem ļuri, visām, ja, teiksim, koloratūrām, un tur var, ko tik tur nevar darīt. Ja. Un tur tas interpretācijas moments bija ļoti, ļoti pieļaujams. Līdz Rosīnī, kurš savukārt pateica, paldies, te nebūs nekāda disipļautība, jo dziedātāji aizgāja. Nu, jūs varat iedomāties, ja man ir atļauts, tad es dalēju visām pusēm. Ja. Rosīnī pateica, nebūs, un viņš ir sāka visu izrakstīt. Ja, un tad attiecīgi Donizetti un tā tālāk, ja mēs skatāmies tīri no vēstures viedokļa. Nu, un šajā Bet gadījumā Mocarts Mocartu Stingri rāmi. ir, tad, ja ir fā mažorā, tad fā Nē, mažorā. tā transponēšana ir pieļaujama, un es domāju, šī gadījumā Bet kurās tas ir. robežās, ja? Nu, ne jau tur. Es esmu dzirdējusi vairāk, nu tā sekunda, varbūt terca, ir jau kaut kādi varianti, kur šis ir koloratūras soprāna Jo, tu man liekas, ka tas ir materiāls, ja. oriģinālā trešā Es esmu oktavas fā, dzirdējusi, vai- jā, es esmu dzirdējusi, ka ir pat vēl augstāk uzskrūvēts viņš. Ak, tā, lai Jā, jā, jā. pašikotu, vai Lai, ne? lai var pašikot, tieši tā. jā. To arī var, jā, bet es nezinu, cik ļoti tas ir atļauts operas ietvaros. Ja tas ir kā skaņdarbs, kas tiek rādīts, nu, tad tur var pielāgot. Jā. Te ir tēl, viņa ir tēlā, viņa ir izkodusi, kas viņa tur ir, kas tur notiek. Te ir vesels fragments no operas. Jā. Un varbūt man pietrūka, es te būtu vēl palaidusi no režisoriskā viedokļa stāstu, par ko ir ārī. Jo Kā galu bieži galā vien ne visi operās runā. ir tulkojums. Tieši tā. jā. Vai nu varbūt ir programmiņš un tā tālāk, bet es būtu palaidus jā, to vienu jā. strīpu, kur vienkārši būtu skaidrs, jau tagad tu dari to, tu dari šito, kas notiek, kur mēs atrodamies, par ko ir stāsts. Jā, jo galu galā tieši tā. Jārēķina, ka ne visi tur ir bijuši vai tieši redzējuši Būri flautu kā operu un vispār pat nesaprot, par ko stāsts. Jā, bet te ir tēls,
te ir raksturs, te ir galu galā arī vokāls. Ja? Un, protams, es neteiktu, ka viņi ir profesionāli operas dziedātāji, bet viņi ir viena no tiem, kas faktiski ir Varētu pacelt šo mierīgi. Ja gribētu. Es nezinu, cik viņai gadu, ja? Bet ja viņi gribētu, Maz. Jā, tad jau vēl jauna var un visu. daudz sološa. ko tik te nevar izdarīt. Nu, tad jau mēs pie Alises varam tomēr iziet tiem punktiem cauri. Varam. Tātad atbilstība vokālajām spējām. Ir Ček. vokālā tehnika, ko sadzirdēja. Ir malacis uz elpas, viņa dzied, viņa cenšas, viņa pat šis te fokusēšanas, ja neredz, esat varbūt ievērojuši, ka opera dziedātāji mēdz šitā. projicē. Da punto, inhalare la voce, maska, ja, visi šitie te visi iet caur šejien, ja. Tas ir Viņai arī tās lūpes, bija tur viss. visi, un šis darbojās, ja darbojās šis, ja, un es runāju tieši atkal par abdominālo muskultūru, ja, tad mēs faktiski sportojam. Nu, tur ir nenormāls sports, manuprāt. Meitenes 5 visu kilogramus noturēt. var nomest, gatavojot izrādi. Nepārspīlēji. Super. Svaru var nomest. Tu vienkārši kačā visu laiku. Fitness, Tas kārtīgs fitness. Absolūti. Nu, man liekas, ja tu neizēji no vokālās nodarbības iesvīts vai iesārts, tad tu neesi neko padarījis, ja? Ček. Nu, Yes. Tā ir. Absolūti. Kodamies arī uz... Oreadora dziesma. Un mums Artūrs atkal ir Uškāns. opera, vai ne? Un ir Karmena. Nu. Ir Karmena. Atkal ārkārtīgs populārs gabals. skatībā. Laikam, Karmen ir viena no manām mīļākajām operām. Ne par Esmu vēl. Tāda, nu, Bezpasilīga. reta operas fane varētu teikt, bet šis ir tāds man patīk. Neiet atkal kopā fons ar Jā, balsi. tā atkal tas diriģenta moments, ko tu minēji, ka būtu vieglāk Jā, vadīties. jā. Vismaz kāds kaut vai foņa stilā. Ja, labi. Nu, kaut kur Tieši tā, sāriņā, vai ne? tieši tā. Kā tu raksturotu franču valodā dziedāšanu, mēs zinām, ka latviski Ļoti mums ir grūti. savi fonētiski izaicinājumi, Oi. savukārt itāļu valodā viss lido. Kā ir franču valodā? Itāļu valoda ir viena no tām valodām, kurā ir visvieglāk dziedāt, tāpēc, ka ir visvairāk tādi brīvie un atvērtie patskaņi. Franču valodā katrs uz savu pusīti, viens vaļā, viens slēgts. Tieši šodien tikos ar draudzeni operadziedātāju, kur bija izkodusi vienai no pasaules grūtākajām operām, kas ir Cherubīni. Un viņa bija izkodusi visu partitūru cauri, kurš patskanis pēc kura ir vaļā, kurš ir slēgtas, kurš ir ciet. Mēs tās Nav tā, notis kā Morzes ābeci droši vien izskatās. Absolūti. Nav vienā bedrē, nevis vienā bedrē, bet vienā maisā ar kaut ķīniešu, tur mandrīnu valodu. Tu zini, man ir bijis tas gods dziedāt ķīniešu valodā. Wow. Tas bija kaut kas. Operu? Nu pat Taņas Duņas skanēja, nu cik nu pat septembrī. Mūs nominēja lielajai muzikas balvai. Apsveicam, Wow. apsveicam. Jā, paldies. Un cikot, mums bija ķīniešu coach, un mums bija arī īsts ķīnietis. Jā, tā bija laba seja. Un mums bija īsts ķīnietis, kas bija atbraucis, un es dabūju slavas dziesmas par to, ka mana ķīniešu valoda izklausījās vistuvāk patiesībai. Skaisti. Jā, piedošana, es šo stāstu turpināšu pēc brīža, jo šo es nesaprotu. Kāpēc? Kāpēc šeit ir Brigita? Es Viņa nesaprotu, laikam kāpēc viņa iepriekšējā šovā bija Jā, viņa ir dalībniece. pirmās sezonas dalībniece. Un tad kāpēc viņa ir šeit vēlreiz? Nav šajā Jā? arī. Nu, nav, piedošana. Nu, nav, bet ko tā? Bet kurš tur dzied tajā vietā? Tur Jā. nedzied. Ja godīgi, es nezināju, ka tur ka Nav tur plānojis, Jā. arī Nav nezināju, paredzēts jā. šajā Tāpēc arī. domāju, jā, viņi parādās, Kad tas tika, tad, kad tur kādam tā loma bija jāizpild. Tā kā šeit nav visas dziesmas no operām, var jau arī nodziedāt vienkārši kādu solo dziesmu. Piemēram, Vēl tur rozes tas plūds tieši manas kaut kas. domas solo dziesmu absolūti mediņš un piekrīt. Beatles un Tāda skaistums daudz. bagātība. Galu Jā. galā es savas paplašinātās piedošanas specifiskās vokālās tehnikas pētīju tikai kameru mūzikas ietvarā. Ja? Nu, tad tas, kas mums ir vēl ārpus šīs laikmetīgās mūzikas, ja mēs runājam vispār par skaisto romantisko dziesmu, tur ir tik daudz. Mūsu epizode izskanēs ar Solveigas dziesmu no Pēra Ginta. Andris, tāpēc, ka Man patīk arī pēcdienas. Nu, te arī mēs, protams, varam runāt par to, ka tā nav opera, Kas izskaitās? balets. Labi, Pērs Gins ir svīta. Oriģinālā tā ir orķestris, ir orķestris tā skaņdarbs. tad instrumentāls pamats. Mhm. Bet viņš, protams, ir pārnests visur, kur un viss kaut kā, un viss kaut kā ir uzvests. Līdzīgi un ar viss džēza kaut kāda standartiem, varianta. pirms samartām jau arī sākotnēji nav bijis džēza standarts. Tā ir Viņš arī bija. Tieši jā. tā. Bet šeit visas manas lovītes iet antrē, viņa ir malacīga. Jūs dzirdat, ka viņa nedzird savā Jā, viņa mēģina, klasiskajā, viņa mēģina savā meklēt. viņas balss, raksturīgajā balss, kas viņai ir pat diezgan roķīga. Jā, jā, jā. Un viņa Tas dzied tumsnējs pat tas temps, tāds mezzo soprāna, vai par, ne tāds? ja ieklausās.
var pat sadzirdēt, ka viņai drusciņi plūst Gaiss. gaiss Jā, caur jā, saitēm. var dzirdēt, It jā. kā rada tā saukto Tas ir labi vai pārāku slikti? Tas ir ļoti labi. Opera mūzikas ietvarā tas ir ļoti labi, tāpēc, ka, kā jums jau pašā sākumā teicu, ka mēs visu laiku dodam gaisu. Tas nav Tikai tāds defekts cirkulē. vai kaut kāds, jā? To var ielikt pie efektiem, tā skaitās paplašināt vokālā tehnika, kad mēs dziedam ar pārāku, bet tas ir citā kontekstā un citā žanrā. Ja? Šeit es esmu nenormāli priecīga par to, ko es dzirdu, tāpēc, ka viņa saprot ideju, ja? Kā gaisam ir jāplūst. Līdz ar to mēs par cik var labi ar laiku, ja viņi satrenētos, jā, vai tas ir tas, kas ir vajadzīgs darīt, tas ir cits tāds, jā, bet ja mēs dzirdētu ar laiku šo pārāku nebūtu, viņi nedzirdētu. Bet viņai plūst frāzi, viņai plūst mūzika. Kāpēc Antra var iznākt viena pati, nostāties pie mikrofona un nodziedāt? Un neviens viņai neprasa šovu, kartiņas, saprot, dejotājus, jokus, kaut kādu haju, kaut kādu, saprot, Uzas. Kāpēc šis cilvēks var? Ne, Bet lai pārējie, dziesmas raksturs, protams, arī to Protams, pieprasa, noteikti. varbūt arī šajā kontekstā, bet es piekrītu, ka tas izstāsta tādu citu nopietnību un ar attieksmi. Jā, uzreiz, nu viss Un cieņa, šeit kad ir operas nedēļā ir attieksme. mēģināts. Tieši tā. Un manā uztverē, manās acīs, ja mēs noņemam Jānu Apēnu, Antra ir uzvarētā šajā. Es viņai noteikti dotu uzvaru, tāpēc, ka te es dzirdu, ka cilvēks, piedošana par žargonu, piško, ko viņa dara, ja? Viņa varbūt ne līdz galam saprot, bet viņa iet tajā ceļā, kā tas būtu, kā tam būtu jāskan. Tas ir skaists vibrāto. Jā. Pie kā viņa dzied savam tembram neraksturīgi. Viņa ikdienā nelieto šo Tieši tā, zonu vispār. tomēr viņai šis vokāls ir izlīdzināts. Viņš ir vienāds, ne tā kā Emīlijai, ko mēs dzirdējām pēc tam, ja kur ir riktīgs. Un tad viņa pārslēdzās. Šeit viņa ir dabūjusi Skaisti. to vienoto skaisto plūdumu, un viņa izskatās pasakaini šeit. Un vispār es esmu ļoti priecīga par to, ko es dzirdu. Un tas nav vienkārši. Šis nav vienkārši. Jā. Malacis, Man liekas, ka līdzīgi kā pagājušajā sezonā visiem bija tāds wow par Aju un Babino Karo, tad Jā. man liekas, ka šeit ir kaut kas līdzīgs, jo mēs tomēr arī Antru ikdienā dzirdam vairāk tādā pop-rock stilistikā Jā. un izrādās, kas pa krāsām, Vai vai ne? ne, iekšā. Bet paskaties, ka to var dabūt gatavu. Nu, nav tā, ka nevar. Bet kas tur sajiet kopā, ka tas sanāk, ka roka mūziķi var būt labi opera dziedātāji? Viņiem ir tā kā Es kaut kāds domāju, ka potenciāls viņiem ir iekšā. kolosāls sakārtot elpošana. Jā. Tāpēc, kad, lai nodziedātu to, Roku. ko viņi mauc, Jā. tur ir jābūt Tu nevari būt tur. Tieši tā. Tas, ko varbūt ir grūtāk saprast, ka vokāls veidojas citādāk. Tā skaņa, mēs viņu atrodam citādāk, ar citiem paņēmieniem. Viņa nav tas wow, taisnais, ja? Bet Antra lieliski tik uz galā ar uzdevumu, manuprāt. Un arī šīs būtu tāds tālākais, ja, kur mēs varētu, teiksim, nolikt līniju attiecībā uz žanru. Un šo vēl varētu pieskaitīt pie šī opera žanra. Jā, protams, tā oriģinālā nav opera, un arī vairāk tas tiešām ir tāds, simfonisks skaņdarbs, instrumentāls skaņdarbs. Bet šis būtu tas, ko es teiktu, jā. Šo mēs pieņemam. Šo mēs pieņemam, Check. jā. Pie kam tiešām jā. ar to, ko Antra izdarījusi, visu cīņu. Vai ne? Nu, jo droši vien mēs jau arī nezinām, cik ilgā laikā tas ir ticis apgūts. Un mēs varam, ja mēs zinātu, piemēram, ka tas ir tur 2 nedēļas vai nedēļa vispār cepur nost, vai vispār tas backgrounds, vai tas tā bagāža, ko viņa, kā viņa ir tikusi līdz šim, kā viņa skanējusi šajā priekšnesumā. Bet, ja nemaldos, viņa arī pie kādreizējās operas solists mācījās. Piedošana, Kādu brīdi, neatcerēšos. kādu laiku? Tieši šo skaņdarbu viņa mācījās. Es redzēju raidījumā, kaut kur bija ielikts kādos sociālos tīklos, kā viņa strādā pie šīs skaņdarba. Un, te es arī domāju, tas ir kaut kādā mērā vokālā pedagoga. Atmaksājies darbiņš. Jā, vokālā pedagoga nopelns, jo cilvēks ir sapratis, ar ko viņš strādā, un tai pašā laikā viņš ir, ja es tā varu tā teikt, salauzis to esošo priekšstatu un to balsi, kas ir bijusi līdz šim, un kā mēs Antru pazīstam, kā viņa ir skanējusi, un te ir dabūts pilnīgi kaut kas cits, jā, un visu cieņu vokālai pedagoģijai, visu cieņu Antrai. Mēs esam noklausījušies visus 8 priekšnesumus, un droši vien daudzi ir skatījušies gan šogad, gan pagājušo gadu operas tematiku, un varbūt pie sevis domā, varbūt arī es varētu kādu dziesmu iemācīties. Tas ir tik vienkārši. Jā, varbūt tas tavs skatījums, novērojums, cik ilgs treinings, jeb šī sagatava būtu vajadzīga, lai vispār jebš kādu akadēmisku
saturu tu varētu no sevis dabūt. Skaidrs, ka tur ir ļoti daudz aspektu, vai bijis iepriekšējā pieredze un tā, bet cik tu redzētu ilgu laiku nepieciešamību sagatavot vispār kaut ko akadēmisku, neakadēmiskam dziedātājiem? Nu tā, būsim reāli. Gads ir minimums. Bet, ja mēs gribam, lai tie cilvēki patiešām, ja pie manis atnāk, varbūt negluži šovu ietvarā, bet, ja, teiksim, nāktu ar domu, es tagad gribu būt operas dziedātāja, atnāk, piemēram, jauna meitene 18, 19 no kādas skolas, un tie ir minimums 10 gadu atkarībā no tā, cik daudz viņa pati dzied, cik daudz viņa pati mēģina saprast, jo es savā laikā sapratu, ka man jau kādu laiku nav 18, un man nav tik daudz laika. Līdz ar to es varēju dienām dziedāt. Man bērni zināja operā arī no galvas, vienkārši tā, ka man ir ierakstīts, ja, kur sīkie vienkārši dzied, es dziedu blakus istabā, un sīkie dzied līdzi, jo viņi vienkārši jau šitā, ja. Un patiesībā tas ir tiešām svarīgi, cik liels inputs, cik tu esi pats gatavs darīt. Jo atkal profesionāls sports. Bet tas nav par tām, piedod, ka pārtās, tas nav par tām slavenajām 10,000 stundām, laikam, tad, kad tu esi sasniedzis. Arī kaut kādā mērā arī, bet redzi, tas nav tikai par balsi. Mēs nevaram, ja tu atnāci, tu esi ģeniāla balss, brīnišķīgi, bet ja tu esi tāds pats kā 16 citi soprāni, jo ko tad visi meklē? Visi meklē perfekciju. Perfekts tonis, perfekti nodziedāts, ja teiksim atnāk meiteni, viņš superīgi nodzied, visi rāmjos. Nē, skaisti jau. Kas mūs atšķir? Zināt, kas tas ir? Krāsas, tembrs. Vai mēs spējam vienu un to pašu frāzi nodziedāt ar 3 dažādām krāsām? Un šis ir tas, ko tas operadziedātājs gadu gaitā tīra. Un tās lietas, pie kā mēs strādājam, ja teiksim, es dziedu 11 gadus, es joprojām strādāju pie tām pašām lietām, ko es varbūt pastāstu kādam savam skolniekam. Ja? Tas ir tas pats, tikai dziļākā izpratnē, vēl dziļāk. Ja varbūt tu to vienu lietu saproti šodien, rīt varbūt tas nesanāk. Ja? Galu galā mēs visi esam cilvēki, mums katru dienu mainās hormonālais sastāvs. Ja vienu dienu mēs gribam kūciņu, nākamā dienā kādu nolākt. Ja? Tas arī galu galā. Ja? Un tās sajūtas pēc tam dabūt, jo tu nekad nezini, kur no tām sajūtām, kā tu jutīsies, kad tev tas koncerts notiek. Ja? Un es domāju, tas ir arī jūsu, ja? Uzstāšanās pieredze. Ļoti analoģijas. Tomēr jau balss kā instruments. Tieši tā. Un, manuprāt, ļoti labs punkts mūsu podkastam ir par tām krāsām, kuras mēs meklējam. Un atkal var to asociēt ar pilnīgi jebkuru vokālo mūziku, kuru mēs izpildam. Kāds no jums, kurā žanrā sevi redz un darbojās un trenējās, meklēsim krāsas. Jā. Meklējiet krāsas, meitenes. Jūs arī būsiet tikai ieguvējis caur to. Pilnīgi noteikti. Jā. Krāsaina epizode mums arī sanāca, vai ne? Mīļš, paldies Viktorijai Majorai par tiešām tādu krāšņu analīzi šodien. Paldies. Viedokli. Es ceru, ka cilvēki. Tas jau ir veselīgi uztvert objektīvu kritiku un Un īstenībā mūsu jomā, varbūt, man liekas, ka tā varbūt liekas no malas, vai ne, ka tur tikai kā tik labi pateikt vai kā, bet patiesībā tāda veselīga kritika ir daļa no šīs profesijas, un to mēs ikdienā satiekamies. Ja kāds kritizē manu darbu, es saku tā, nodziedi labāk. Šī gadījumā es varētu lielāko daļu nodziedāt, līdz ar to es ceru, ka man varbūt ir tā. Jā, tu vari runāt par to, ka es to varētu izdarīt. Ja? Protams, būsim godīgi, ne jau Džeku ārijas, bet salīdzinoši šādu programmu es varētu mierīgi sagatavot. Ja? Un cits stāsts, protams, būtu, ja man likt roku dziedāt, ja? Kas būtu pilnīgi, vai džez, piemēram. Tad varētu paklusēt mazliet. Tad es droši vien mutīti pievērt un teikt, vajag skaisti, ja? Bet šeit piedodiet. Ar šādu skaistu izskaņu mēs arī sakam paldies jums, ka skatāties, klausāties. Un mēs gaidām jūsu viedokļus, mēs gaidām jūsu komentārus, kurš no jums šajā operas žanrā šķietami likās visspēcīgākais un kurš varbūt vēl var pamācīties padziedāt operu. Tiekamies nākamajā epizodē. Paldies! Atā!